Labdien, klātesošiem. Pētījums ir diezgan, manuprāt, tāds dziļš, garš, plašs. Mūsu cienījamais pasūtītājs droši vien teica, ka tas ir daudz par garu, un tik garu taču tomēr neviens nelasīs. Tāpēc mums ir arī kopsavilkums, kuru droši vien būs interesantāk daudziem izlasīt. Un tad es sākšu ar to, kāpēc tas vispār ir aktuāls kā tāds. Es nevarēju izvairīties no tās demogrāfijas piesaukšanas atkal šeit, šajā momentā, kas patiešām ir, man liekas, tas lielais iemesls, kāpēc mums ir ļoti par to jādomā. Mēs zinām demogrāfisko situāciju Latvijā un to, kā tā attīstās. Zinām, ka tās tendences īstenībā ir ļoti līdzīgas visā Eiropā, tikai Latvijā tā situācija ir vēl tāda nedaudz, nopietnāka dēļ tā, ka mums ir bijusi diezgan ilga emigrācijas fāze, arī ļoti zema dzimstība. Līdz ar to tas, ko mēs šeit redzam, ir, ka darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits ļoti strauji samazinās. Ja šobrīd to ir apmēram 1,2 miljoni, tad nākamo 15 gadu laikā, kas ir, man liekas, diezgan pārredzama nākotne līdz 40. gadam, prognozes ir tādas, ka tas samazināsies par 20%, ja par 220 000. Un tās vēl tur arī, tas kritums tur arī neapstāsies. Tas kā viennozīmīgi parāda uz to, ka mums ir jādomā par to darba spēka piesaisti un darba spēku kā tādu, kas būs tie, kas strādās. Šī problēma par to, ka darba spēkā nepietiek, to ir cēluši un atgādinājuši gan ārvalstu investoru padome, gan Latvijas darbdevēju konfederācija atkārtot par to runā. Arī ekonomikas ministrijā savās prognozēs gan vidēja, gan īsa termiņa prognozēs norāda, ka šī ir problēma, kas ir risināma. Un vienlaicīgi Latvijas augstskolas ir varējušas piesaistīt lielu skaitu, vairāk par 11 000 ārvalstu studentu, kas, kā nesens Lāzera pētījums rādīja, ir ļoti liels ekonomikas atbalsts un pienesums viņu studiju laikā. Tomēr tajā ārvalstu studenti un īpaši trešo valstu studenti ir faktiski tāda ļoti īpaša, manuprāt, imigrējošo cilvēku kategorija, jeb grupa, dēļ tā, ka viņi pirmkārt ir jau iestājušies Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kuras ir akreditētas programmas, viņi ir saņēmuši termiņu uzturēšanās atļaujas, tātad viņi ir pārbaudīti, viņi ir intervēti, viņi ir izgājuši diezgan garu procedūru, lai šeit varētu nokļūt. Tas, ko mēs redzam, kad viņi ir faktiski tie no savām izcelšanās valstīm, kuri ir tāda progresīvās un tādas relatīvi tomēr turīgāks iedzīvotāju daļas pārstāvji, kuri ir tātad jau ar skatu uz Eiropu un ar skatu uz izglītību. Tie ir arī gados jauni izglītoti, motivēti, mērķiecīgi cilvēki. Un faktiski līdz absolvēšanas brīdim viņi ir vismaz daļēji, ja nepilnīgi, bet viņi ir iekļāvušies vai viņi ir vismaz nedaudz adaptējušies šai sabiedrībā. Tāpēc šis pētījums, par ko es te īsumā pastāstīšu, šodien mēs paskatīsimies uz to statistiku un portretu kā tādu un koncentrēsimies uz to, kas arī bija pētījuma, tas galvenais uzdevums paskatīties, kā tad iet ārvalstu, trešo valstu studentiem darba tirgu, viņu darba iesākšanai darba tirgu. Neliela informācija par pētījumu, izmantojām daudz un dažādus datu avotus, tā skaitā aptauju, tā skaitā intervijas, padziļinātās intervijas gan ar darba devējiem, gan pašiem studentiem, gan iesaistītiem partneriem, no kuriem vairāk ir arī šodien šeit klātesoši. Un vispirms, ko tad kopumā mums rāda statistika? Mēs zinām to, ka ārvalstu studentu skaits
pagājušā mācību gadā Latvijā bija 6575, kas ir 10% no visiem studentiem. Latvijā 67,000 studējošo, no kuriem 10% ir trešo valstu studenti. Šī dinamika ir bijusi pozitīva pēdējos gados, gan absolūtos, gan relatīvos skaitļos. Un, kā redzams, jau no 2015. gada ar izņēmumu, vai man šis te rāda, ar izņēmumu Covid laikā. Un attiecībā uz viņu izcelšanās valsti, tad mēs redzam, ka faktiski gan puse no visiem ārvalstu trešvalstu studentiem ir Indijas valstspiederīgie, un daudz tādu ir arī no Uzbekistānas un Šrilankas. Faktiski kā ceturtā valsts pēc viņu izcelšanās ir Ukraina, bet Ukrainas valstspiederīgie ir mazliet tādā speciālā statusā Latvijā. Bet tas galvenais secinājums faktiski ir, ka starp šīm 10 valstis ir pārstāv 92% no visiem ārvalstu trešvalstu studentiem, no kā mēs secinām, ka tā Latvijas augstākā izglītība piesaista studentus no ļoti, ļoti šauras valstu grupas. Šīs valstis ir ļoti maz mainījušās pēdējo 10 gadu laikā, kas tātad arī norāda to, uz ko mēs koncentrējamies, kā augstākā izglītība. Pavisam īsi par to, ka studentu skaits pēc izglītības tematiskās grupas lielākā daļa studē sociālās zinības, kam seko veselības aprūpe un tad tālāk tikai Latvijas ekonomikai tādās svarīgās jomās kā dabaszinības, matemātika, IT, inženierzinātnes. Tās faktiski ir tikai salīdzinoši neliels skaits. Un arī attiecīgi pēc studiju līmeņiem 40% ir bakalaura studenti, savukārt vairāk kā 50% ir maģistra studenti, bet šeit tajā skaitā ir iekšā arī ārstniecības otrā līmeņa studiju programmas. Lūk, un tad tas, kas mums patiešām interesē, ir kāda ir tā statistika par to, ko tad tie ārvalstu, trešo valstu absolventi dara pēc studiju beigšanas. Un te ir jāsaka, ka mums arī diezgan tādu lielu pārsteigumu varbūt tā statistika par to, kas notiek ar trešo valstu studentiem, absolventiem pēc studiju beigšanas, nav diezko viennozīmīga un viņa atšķirās dažādos datu avotos. Tas, ko mēs ņemam par pamatu, uz ko mēs skatāmies, ir Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dati par to, kā tiek mainītas termiņu uzturēšanās atļaujas iemesls no studijām pēc studiju beigšanas uz nodarbinātību. Un te mēs redzam to, ka 24. gadā 283 absolventi ir saņēmuši termiņu uzturēšanās atļauju darbam, un 139 ir tādi, kuri saņēma darba meklēšanas atļauju, kas ir pieejami tiem, kas ir beiguši maģistrā un augstākā līmeņa studijas. Tātad tas nozīmē, ka tie 283 cilvēki, kuri ir beiguši, ir jau ar darba līgumu, un viņi tātad Latvijā sāk strādāt, un tie pārējie, kas ir saņēmuši darba meklēšanas atļauju, viņiem ir tā interese. Kas varbūt absolūtos skaitļos mums tā tik daudz neparāda, bet tas, ko mēs skatāmies, ir, mums jāsaprot, vai tas ir daudz vai maz, vai tie ir 5% vai 50% vai cik tad tādu ir. Tad jāsaka, ka faktiski tajos absolūtos skaitļos tie 283 varbūt neizskatās tik daudz, bet mums jāņem vērā, ka pagājušā 24. gadā Latvijas augstākās izglītības iestādes absolvēja nepilni 800 trešo valstu studenti. Tātad no šiem te mēs reiķinām, ka
29% uzreiz tajā pašā gadā sāk strādāt, un vēl tie 14% ir tie, kuri saņēma darba meklēšanas atļauju. Līdz ar to tie ir kaut kādi 43%, kuri vai nu jau uzreiz sāk strādāt, vai viņi vismaz interesējās, un ja viņi dabūja darbu, tad sāk strādāt Latvijā. Un te mēs redzam, ka tā statistika ir diezgan līdzīga arī iepriekšējos gados, un tur tas kopējais skaits varēja no 38 līdz 58%. Par 25. gadu mēs vēl nezinām, tāpēc, ka tie ir tikai pusgada dati. Nedaudz cits statistikas avots, kas ir Latvijas absolventu monitorings, faktiski arī rēķina, tas ir valsts reģistros bāzēs datu analīzes rīks, un viņi gan diezgan lielu tādu laika novirzi, bet pēdējā informācija mums ir pieejama no 22. gada par 21. gada absolventiem, un tiek secināts, ka tie 40% no 21. gada absolventiem, kuri 22. gadā joprojām strādā Latvijā. Tur ir nianses par to, ka tur ne par visiem ir informācija, tāpēc tiem, kuri zaudējuši personas kodu, par tiem informācijas nav. Līdz ar to tur daudzās vietās rodās tādas pretrunas, bet par to, kas no šī absolventu pētījuma ir interesanti un, manuprāt, ļoti būtiski, ka tikai 58% no absolventiem bija nodarbināti augsti kvalificētās profesijās. Tātad tie 40%, kuri arī bija nodarbināti, bet zemāk kvalificētās profesijās, kas ir tā kā īsti neatbilst augstākās izglītības jau līmenī. Tātad līdz ar to mēs secinām, ka it kā tas skaits, mūsuprāt, izskatās diezgan liels. Relatīvi par to mēs varam diskutēt, bet vienlaicīgi divas būtiskas lietas. Pirmkārt, trešo valstu studenti bieži strādā nozarē un vai līmenī, kas neatbilst viņu kvalifikācijai. Un tas, ko mēs redzam no padziļinātiem intervijām un fokus grupām, ka tieši augstāk motivētie un ar augstāku akadēmiskiem sasniegumiem rezultātiem tie vairāk izvēlas pamest Latviju, kas ir tāds rādītājs būtisks, kāpēc mums ir jāskatās uz to, kas tad notiek ar to izglītības pārēju uz darbu. Tātad par to, kas tad ir tie faktori, kas absolventiem traucē iekļauties darbā, nonākot tieši pie tās mūsu būtības. Tur jāskatās uz tādu veselu faktoru virkni. Un kā pirmo mēs skatījāmies un uzdevām absolventiem gan studentiem, gan absolventiem jautājumu par to, pirmkārt, kādus faktorus viņi uzskata par svarīgiem, izvēloties valsti, kurā dzīvot, un otrkārt šos pašus faktorus novērtēt, kā viņa Latviju vērtē pēc šiem faktoriem. Un analīzei, ko sauc par svarīgumu un apmierinātības analīzi, mēs izmantojām tos rezultātus, tās atbildes, kur respondenti teica, ka tie ir vai nu ļoti svarīgi un ļoti apmierināti. Līdz ar to te mums ir jāskatās tāds, es pastāstīšu, varbūt, jo tā nav tik, tad bieži varbūt izmantot analīzi, kad, piemēram, šie te faktori, kurus mēs te redzam, piemēram, drošība pēc svarīguma tiek vērtēta ļoti augstu, tātad tie ir 60%. Uzskata, ka drošība ir ļoti svarīgs faktors viņu dzīvesvietas izvēlē, un attiecīgi 33% saka, ka viņa Latvijā ir ļoti apmierināta ar šo faktoru. Un tātad līdzīgi tie faktori, kas ir ļoti svarīgi absolventiem un studentiem izvēloties dzīvesvietu, ir drošība un ekonomiskie faktori, nodarbinātības iespējas, ienākuma līmenis, dinamiska ekonomika, dārdzība, dzīves kvalitāte. Un te jāsacina, ka pēc tādiem viņu teiktā, tātad Latvija tiek vērtēta ļoti pat augstu, apmierinātība ar drošību, bet Latvijā viņi ir ļoti liels, daudz neapmierināti, un tās problēmas ir tieši ekonomiskās iespējas un līmenī. Tātad tas ir jautājums par viņu, par darba tirgu, par to, kāda ir ekonomika. Tad
tāds kā nākošais faktors ir paskatīties uz viņu ārvalstu studentu emocionālo stāvokli un viņu piederības sajūtu Latvijai. Un šeit mēs redzam, ka tie ir tikai 28% no studentiem, kuri jūtas piederīgi vai daļēji piederīgi Latvijas sabiedrībai. Bet tikpat daudz ir tādu, kuri jūtas vai nedaudz vai absolūti nepiederīgi. Tātad, tāds ir mums prāt augsts rādītājs. Un tad ir arī tie, kuri īsti nevar noformulēt vai ir tādās varbūt dalītās jūtās par to. Un šo faktoru mēs ļoti bieži, tas praktiski visās mūsu fokusgrupās un intervijās ar pašiem studentiem un arī parādījās, ka viņi jūtās nepiederīgi un neiederīgi sabiedrībā. Attiecībā uz absolventiem, kuri dzīvo Latvijā, tā situācija ir tāda labāka, es teiktu, viņi jūtās piederīgāki, bet vienlaicīgi vienalga 30% no ārvalstu absolventiem Latvijā, kur uzskata, ka viņi nav piederīgi šai sabiedrībai, kas ir kaut kas, par ko mēs noteikti gribētu, uz ko mēs integrācijas jomā būtu vērts skatīties. Tālāk mēs skatījāmies arī uz grūtībām, ar ko saskaras trešo valstu studenti studiju laikā. Un te kā galvenais ir kā galveno mēs redzam, ka 60% min par to, ka ir grūtības atrast darbu. Šeit domājot gan darbu, gan arī studiju praksi. Tātad 60%, kas liedz finansiālu drošību, liedz saņemt pieredzi studiju laikā, kas arī tālāk kavē viņu nodarbinātību un iekļaušanos darba tirgū pēc studiju beigšanas. Tiek ļoti, kā viens no faktoriem, tiek atkal minēts tas pats, kad ir ierobežotas tās iespējas un sadarbības un tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, ar Latvijas studentiem. Un valodas barjera arī tiek minēta ļoti, ļoti bieži. Tāpat tas, kas jau iepriekš mums tika minēts par atbalstu trūkums ārvalstu studentiem un kultūras atšķirības. Bet tad interesanti, ka faktiski tie, ko mēs varbūt bieži uzskatām, kas varētu būt šķēršļi, administratīvie, birokrātiskie šķēršļi, sarežģījumi ar uzturēšanās atļaujām un mājokļu izmaksas un tam līdzīgas lietas, informācija, viņi tā kā šeit parādās, bet viņi īstenībā nav starp būtiskākajiem un centrālākajiem problēmām, tā teikt, grūtībām, ar ko saskarās. Tad ne, tās ir patiešām darbs, sociālās iekļaušanas un valodas barjeri kā galvenie. Runājot par valodu, tas ir ļoti, ļoti liels jautājums gan paši mūsu mērķa grupa, trešo valstu studenti, gan darba devēji, gan arī visur citur mēs redzam, ka valoda ir ļoti, ļoti liela lieta, tā teikt, no dažādiem aspektiem. Un mēs redzam, ka trešo valstu studentu valodas prasmes pēc viņu pašnovērtējuma ir zemas. Šis ir studentiem, tas ir absolventiem. Starp studentiem 40% uzskata, ka viņi vispār neprot, tad tie ir kaut kādi absolūti basic līmenis, un tie ir 55%, kas ir pamata līmenis, acīm redzot, tad tie ir kaut kādi pirmais latviešu valodas kurs, ko viņi ir saņēmuši, un augstāks līmenis ir ļoti maziem. Absolventiem ļoti būtiski īstenībā tas nav mainījies. Jā, tur ir tādi, kas ir iemācījušies un vidējā augstākā līmenī, bet vienalga vesela trešdaļa ir tāda, kas uzskata, ka viņi neprot latviešu valodu. Tātad latviešu valodas pieejamība ir jāskata noteikti integrācijas un viņu iekļaušanās jautājumā. Tad studentu nākotnes plāni pēc beigšanas faktiski tiešā veidā atspoguļo to, kā tad viņi te ir jutušies un kādas viņu tās ekonomiskās iespējas un kopējā apmierinātība.
Un te mēs to jautājumu formulējām dažādos veidos, vai viņi jā, nē, vai nav izlēmuši, ka viņi paliks Latvijā, atgriezīsies mītnes zemē vai pārcelsies uz citu valsti. Un ko mēs secinām, ka palikt Latvijā plāno 20% no studējošajiem. Ja? Bet 40% to kā neplāno. Vienlaicīgi pārcelties uz citu valsti plānoti apmēram 40% un atgriezties, trešdaļa arī domā par atgriešanos mītnes zemē. Tātad, te atkal pierādās faktiski tas, kas ir jau no dažiem iepriekšējiem pētījumiem par to, ka Latvija ir kā tāda starpnieku valsts, jeb tranzīta valsts, lai iegūtu izglītību un dotos tālāk uz citām Eiropas valstīm. Kad šīs nav gala mērķis, kurā studējošie grib palikt. Vienlaicīgi, man liekas, kas ir būtiski, kad ir diezgan liela daļa tie, kuri ir tādā gaidīšanas, jeb nenoteiktā sajūtā, kuri ir atvērti iespējām. Un atkal no tādas padziļinātām intervijām mēs ļoti bieži redzam, ka ir tādi, kur te ir atbraukuši un nekad nav domājuši palikt, bet viņi tomēr te ir palikuši, vai viņiem te ir darbs piedāvāts un viņi tā kā ir gatavi palikt. Tā iespēja faktiski ietekmēt to viņu izvēles mums šeit noteikti ir. Te mēs arī paskatījāmies vairāk tieši būdzām precizēt viņiem pašiem, kāda ir iemesli, kādēļ absolventi, tieši tie, kas jau ir beiguši, kādēļ viņi palika Latvijā un kādēļ viņi pretēji nepalika Latvijā, tie, kas aizbrauca un palika tie, kas palika. Tātad tiem, kas palika, tās bija galvenokārt darba iespējas, kā pirmā vietā, iespēja turpināt studijas un arī tur draugi un kopienas kā galvenās trīs lietas. Savukārt tie, kur nepalika tāpēc, ka viņiem bija labākas darba iespējas un neizdevās atrast darbu Latvijā. Plus pie tā visa, ko mēs diezgan bieži redzam, ka Latvija tiek uzskatīta par tādu pārāk mazu un tādu nepietiekami lielu priekš tādām ambīcijām un mērķiem un karjeras mērķiem. Šis jautājums izskan pašu absolventu un arī studējošo teiktajā. Par to, ar kādām grūtībām trešo valstu studenti ir saskārušies darba meklēšanā vai darba vietā, pirmā vietā valodas prasmes. Atkal tā valoda atkal parādās, tā neļauj viņiem iesākt un iekļauties darbā, kā arī darba piedāvājuma trūkums attiecīgajā studiju jomā. Un profesionālo kontaktu, darba devēju kontaktu trūkums. Un te droši vien pie šī varētu pieskaitīt arī to, ka nav pietiekams atbalsts no universitātēm un universitāšu karjeras centriem, ja vismaz viņi uzskata. Vienlaicīgi arī tiek norādītas, ka ir sajūtas, ko mēs saucam par diskriminējošu attieksmi. Mēs uzmanīgi to definējam, jo tā nevienmēr var būt diskriminācija tādā izteiksmē, kā mēs viņu to definējam, bet vismaz sajūtas par to, ka viņi tiek diskriminēti vai ka viņiem ir dažāda attieksme, arī tā te parādās. Un atkal, darba atļaujas un dokumentu noformēšana tā netiek uzskatīta par tādu ļoti kritisku faktoru. Tik tālu galvenie par to, ko paši absolventi vairāk saka, tālāk par skatījāmies uz darba tirgu, darba devējiem un ko saka arī personāla atlases kompānija un cilvēku resursu speciālisti. Un tad tas galvenais secinājums ir tāds, ka Latvijas darba devēja tā attieksme pret studentiem varētu nosaukt tādu pasīvi neitrālu, kad uzņēmumi kopumā tā kā nesaka nē, ja mēs tādā lielā skatā skatāmies, viņi tā kā nesaka nē, bet vienlaicīgi tiek izsvērts, vai tas vispār ir to vērts, un tā kā prasmes, tas, ko mums vajag sasniegt savā uzņēmumā, tas ir galvenais, un tad, ja tiešām ir tā, ka šo prasmju
šo amatu nav iespējams savādāk aizpildīt kā ar to citas valsts ārzemnieku, tad to arī, protams, to varam darīt, bet tāda nav tāda ļoti mērķtiecīga atvērtība, tā teikt. Un tad no tā darba tirgus puses faktiski ir tādas divas svarīgās lietas, kas ir. Tātad pirmkārt, izšķirošā loma ir tam, vai kādā nozarē kādas prasmes ir absolventam. Kā mums viens no mūsu maniem intervējumiem teica, vai tu esi programmētājs, ja IT speciālists, vai tu neesi. Tātad, ja tu neesi, tad, paldies, īsti, ja tu mums neesi vajadzīgs. Ja es, tad tur tā vieta vienmēr atradīsies. Tur mēs, tas varbūt arī bišķi plašāk, kā šajā konkrētā citātā teikts, bet, principā, IT, inženierzinātnes, varbūt mazliet specifiskāk, bet arī finanses, fintech īpaši ir tās nozares, kad, ja tev ir prasmes, tad valoda un birokrātija praktiski ir ļoti mazi vai neesoši šķēršļi. Savukārt visas pārējās sociālās humanitārās jomas, ko beidz absolventi, tur ārvalstniekiem ir grūti iekļauties, galvenokārt tāpēc, ka tā ir valodas prasme trūkums, bet līdz ar valodu iet arī tāda kultūras vides konteksta izprašana, tam līdzīgi. Tātad šajās nozarēs tas ir būtiski. Tātad, un atkal atgriežoties pie tā, ka mums lielākā daļa absolventu faktiski ir sociālās zinātnēs, ārstniecība te ir drusku ārpus tā, tur ir tā specifiskāk atkal, bet IT inženieru zinātnēs mums faktiski ir diezgan šaura to ārvalstnieku skaits šajās jomās. Un otrā lieta, mēs faktiski redzam, ka Latvijas tas darba tirgus dalās tādās trīs grupās, tā teikt. Pirmkārt ir tādi attiecībā uz ārvalstnieku nodarbinātību. Tātad pirmkārt ir starptautiski orientēti uzņēmumi, globāli uzņēmumi, tie ir gan IT, gan globāla servisa centri, gan tie, kas ir ar saziņas valodu pamatā angļu valodu, kandidātu atlasēji darbiem tie pārsvarā veids globāli un neskatās uz valsts piederību. Šajos uzņēmumos tā attieksme pret ārvalstu absolventiem ir tāda, ka latviešu valoda ir bonus, ja tu gribi šeit dzīvot, bet tā nav faktiski obligāta prasība. Darba vide ir jau angļu valodā un tiek pielāgota, un nav speciāli vajadzīgi pielāgojumi, līdz ar to arī visas iekšējās procedūras kultūra ir diezgan tāda starptautiska. Šādi uzņēmumi ir salīdzinoši maz, mēs droši vien daudz viņus varam nosaukt, bet tie ir tie, kur praktiski ārvalstnieki ļoti tiek atvērti, uzņēmumi, kas ir atvērti. Un tad ir lielā daļa lokāli orientētie uzņēmumi, kas ir gan mazie vidējie uzņēmumi, gan faktiski arī lielu ārvalstu uzņēmumu vietējās tā teikt, uzņēmumi, meitas uzņēmumi, tā skaitā bankas, konsultāciju kompānijas un tam līdzīgi, kas it kā ir pat starptautiski uzņēmumi, bet vietējā darba organizācija vienalga ir latviešu valodā, orientācija ir uz Latvijas tirgu, kur praktiski darba un neformālā saziņa notiek latviešu valodā. Atkal valoda kā galvenais. Un tā ir arī galvenā barjera, bez tās ārvalstnieks nevar veikt savu darbu, un viņš arī tiek izslēgts no tādas neformālās komunikācijas un grūti saprast ar vietējo kontekstu. Un šie uzņēmumi nav īsti atvērti ārvalstnieku nodarbināšanai. Un tad ir trešā, kas ir jauna uzņēmumi, jeb startups, kur tā vide ir faktiski tāda visatvērtākā, bet tur atkal varbūt ir tas, ka viņi varbūt ir netik stabili, viņi arī ir salīdzinoši maz, tāpēc mēs varbūt par tiem tur tik ļoti daudz nerunājam. Tik tālu, vēl no darba devēja puses, tātad valoda, atkal valodē 3 lomas. Pirmkārt, tas ir nepieciešamība kā darba instruments, kā sociālās iekļaušanas atslēga, bet tas tiek uzskatīts arī par tādu signālu par to, vai tas kandidāts ir ieinteresēts vispār kā tāds šeit palikt dzīvot, vai viņā ir vērts investēt. Tātad tam ir tāda ilgtermiņa commitment,
ilgtermiņā signāls par viņa plāniem ilgtermiņā palikt Latvijā. Tiek uzsvērts, ka lojalitātes un pieredzes trūkums par to, ka tiem ārvalstu absolventiem pietrūkst pieredzes, un pieredzi viņiem ir grūti iegūt, tāpēc, ka viņiem ir grūtības jau arī studiju laikā strādāt un dabūt praksi. Un darba devēja norāda, ka augstskola ir kā filtrs, ir kā tāds instruments, kas pirmkārt ir kā tāds kvalitātes zīmogs, kas pierāda, ka students ir, viņš ir varējis to programmu absolvēt un izpildīt tos kritērijus, par to arī, ka viņš ir, brauc ar trolejbusu un sapratis, kas tajā mūsu kultūrā notiek, ka latvieši ir salīdzinoši slēgta sabiedrība un nepārāk smaidīgi, un mūsu laikapstākļi ir tādi, kā viņi ir šodien, nevis saule. Ka viņi faktiski saprot vietējo realitāti. Tātad uz to darba devējs skatās kā uz tādu pozitīvu rādītāju. Lūk, un kā tāda trešā, es nezinu, kā ir ar laiku, es droši vien esmu jau vēl ir brīnišķīgi, tad man noteikti būs laika pabeigt. Tātad par tādu sistēmas, ja makro līmeni, kas ir absolūti noteikti jāskatās šai kontekstā, kurā tas darba tirgus un mūsu absolventi dzīvo un strādā. Tātad, pirmkārt, jāsaka ir tāds, kad pāršķīru to svarīgo lapu, kad tas makro vides tonis un tā situācija ir tāda, kad mums mums ir tāds, polarizēts un emocionāli sakāpināts diskurss visā tajā jautājumā un apspriešanā par to, ko mēs domājam un kā mēs uztveram ārvalstniekus vispār un ārvalstu studentus un darba spēku kā tādu. Tātad no vienas puses tas ir tāds ekonomikas pragmātisms, varētu teikt, tātad mums pietrūkst tā darba spēkā, darba devēji, ekonomisti runā par to, ka šīs ir nepieciešams resurss, un no otras puses sadurs ar tādu nacionālās drošības argumentu. Tātad, ka šīs divas puses faktiski nevar vienoties, tā teikt, savā starpā, un tas diskurss ir ļoti, ļoti sakāpināts un tāds jūtīgs. Otrā lieta, tādā sistēmiski makro līmenī traucē, ir problemātiska, ir mūsu faktiski ekonomikas struktūra. To mēs redzējām, kur es pieskāros par to darba tirgu. Tātad mums ir daudz mazo vidēju uzņēmumu, kuri ir latviski un uz Latviju orientēti, kur tā valoda un vispārējais ir būtiski. Viņi nav gatavi uzņemt, attiecīgi lielo uzņēmumu ir salīdzinoši maz. Tā struktūra ir tāda, maz ir to industriju, kurā mums varētu nodarbināt. Un tas prasmi trūkums ir tajās atsevišķās jomās. Un tad, protams, ir jāsaprot to, ka mēs, par ko arī mums iepriekšējais runātājs, un mēs zinām to, ka konkurence par darba spēku un par talantiem vispār pasaulē, globāli un arī Eiropas mērogā ir ļoti liela. Mūsu studenti, ārvalstu studenti šeit atbrauc principā tranzītā, un pieprasījums pēc viņiem ir ļoti liels. Ne tikai Latvijā, viņiem ir kur doties. Tātad mēs īstenībā par darba spēku konkurējam ar blakus valstīm, ar Eiropas valstīm un blakus valstīm arī ļoti cieši. Par vēl tādu sistēmisko vides jomu dzīves vidē. Mēs varam uztvert viņu par tādu drošu, bet tādu diezgan vientuļu. It kā mums tā dzīves vidē, viņa ir droša, viņa ir zaļa, te ir diezgan laba infrastruktūra un viss viegli sasniedzams, bet vienlaicīgi sabiedrība nav diezko atvērta un tāda
tā teikt, uzņemoša ārvalstniekiem. Sabiedrībā ir bailes un aizspriedumi, tas diezgan to mēs redzam, zinām dažādās situācijās, gan no mediju diskursa, gan arī no intervijām un visur citur, kad kā ļoti būtisks tāds faktors, kas mums arī traucē, tā teikt, visu, ir, ka faktiski mēs tur nosaucām par tādu sistēmisku melno caurumu, kur tā kā ir divas lietas. Pirmkārt, tātad mums īsti nav datu un informācijas. Tātad, kas ir, to mēs tā kā zinām, cik daudz no viņiem beidz, kur viņi tālāk nonāk, kādās specialitātēs un tā tālāk. Tātad mēs pat, kā mēs redzējām, tā kā īsti pat nezinām precīzi, cik šo trešo valstu absolventu paliek, dzīvo strādā Latvijā, un arī kāpēc viņi aizbrauc, un tieši kuri no visiem tie ir. Un otrā lieta ir tāda, ka šai sistēmai, tātad ārvalstu, trešo valstu students, viņi nokļūšana darba tirgu, viņam tāda īsti nav saimnieki, jo no vienas puses tas ir tāds ekonomikas sektora un ekonomikas ministrijas jautājums, jo tas ir darba tirgus, no otras puses tas ir tomēr izglītības sektora jautājums, jo tie ir tomēr studenti, absolventi un izglītība un tā tālāk. Tad tas ir tomēr iekšlietu resorā jautājums arī, jo tas ir drošības jautājums, un līdz ar to tas visas puses droši velk to jautājumu, katrs uz savu pusi un uz savām interesēm. Tur ir nodarbinātības, valsts aģentūra un tam līdzīgi. Tad mums nav tāda īsti saimnieka visā tajā, kas tādu turētu teikt, rūpi par to ārvalstu talantu, ja mēs tā varam teikt. Un kā pēdējais, laikam, no tādām sistēmas, jeb makrosistēmas jautājuma, ir tas, ko mēs konstatējam par to augstākās izglītības konkurētspēju, Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju vispār. Šajā attēlā mēs redzam top 500 universitātes Eiropas valstīs, un skaidrs, ka tur Lielbritānija, Vācija, tur ir daudz šo top 500 universitāšu. Bet tomēr arī Lietuvai, Igaunijai, mūsu kaimiņu valstīm ir vismaz pa vienai. Somijā ir 7 top 500 universitātes, bet Latvijā tādas nav nevienas. Līdz ar to, ko norāda arī eksperti, ka mēs savā ziņā tie studenti, mēs spēlējam tādā B līgā, ja var tā teikt. Tātad mēs nekonkurējam par tādu prīmiumu, tā teikt, augstākas izglītības sektorā. Līdz ar to tie studenti un tie talanti, kas brauc šeit, arī ir no tādas, varētu teikt, varbūt nav gluži akadēmiski advancētākie. Te mēs varam, ir izņēmumi par atsevišķām studiju programmām, kuras tiešām ir konkurētspējīgas Eiropas un pasaules līmenī. Bet vienlaicīgi tā sistēma tomēr piesaista nevis tādu akadēmisko eliti, tā teikt, bet segmentus, kas meklē vairāk zemākas izmaksas un tādu vairāk value for money tādā ziņā. Tātad šis ir tas, ko mēs noteikti ir jāpiesauc. Lūk, es daudz nerunāšu par to, ko dara kaimiņu valstis, jo Mika jau par to runāja, un mēs apskatījām, ja tiem, kam ir interese, garajā ziņojumā ir rakstīts par arī vēl citām, kopā 4 valstīm, bet man liekas, ka ir jāpiemina to, ka tā kopīgā iezīme, kad valstīm ir tāda plāns, jeb stratēģija ārvalstu talantu piesaistē visām šīm, bet kopīgā iezīme ir tāda, ka tās stratēģijas nav tādas akmenī cirstas, kad viņas tiek pielāgotas atkarībā no konkrētās darba spēka situācijas, padarot tās vai striktākas vai vaļīgākas atkarībā no tā, kas ir nepieciešams ekonomikā un kādi ir tādi mērķi. Un, mūsuprāt, uz to arī tā vajadzētu skatīties. Tātad risinājumi. Pirmkārt,
Un par to mēs, es domāju, daudz cerams diskutēsim arī tālākajā, bet tas mūsu uzskats un sapratne ir tāda, ka mums būtu vajadzīga tāda, nevis būtu, bet ir vajadzīga konkrēti definēta stratēģija par to, vai mēs kāda ir ārvalstu talantu piesaistei, kas ir atkarīga no, mūsuprāt, 5 tādiem priekšnoteikumiem, lai viņa vispār varētu pastāvēt un izdoties. Un kā pirmā no tādām ir, pirmkārt, tā ir vispār tāda strateģiska izšķiršanās par to, vai mēs augstāko izglītību absolventus un studentus uzskatām par resursu, kas mūsu ekonomika ir vajadzīgs, vai nē. Tātad, ja mēs uzskatām, tad mēs strādājam pie stratēģijas un kā tādas un definējam, kādās jomās tas ir. Ja nav, tad mums ir jāmeklē atkal citi risinājumi, un tad tas ir nākamais jautājums, vai un kādi šie risinājumi vispār ir. Bet no darbspēka jautājums mums ir noteikti jārisina. Otrs priekšnoteikums ir tas, ka mums ir jābūt, tā teikt, uz vienas lapas ar sabiedrību, un ir jāmaina tas naratīvs, jeb stāsts par to, kā mēs uztveram ārvalstu studentu absolventu, kas nav liekams gluži vienā kopumā ar tiem, kas mēģina sistēmu izmantot negodprātīgos nolūkos, kādi tie ir, tas ir, bet tas mums ir jābūt šai naratīvam maiņa no tā, ka mēs ievedam kaut kādus trešo valstu studentus, absolventus un darbspēku uz to, ka mums tas risina mūsu ekonomikas, tas ir mūsu mērķis, ar ko mēs ar to gribam sasniegt. Trešā lieta, valoda ir ļoti, ļoti būtiska, un valodas atbalstam ir jāvelta ļoti liela uzmanība. 4. tātad izglītības kvalitāte un līmenis kā tāds. Un 5. priekšnoteikums, lai tas varētu izdoties, ir jābūt saskarēji starp ārvalstu, trešās valsts studentu, studējošo un absolventu grupu ar darba tirgu, ar sabiedrību.